Nobrieduša cilvēka 6 pazīmes. Pirmā pazīme. Tu pārstāji citiem kaut ko pierādīt un mēģinās viņus izmainīt bez viņu pašu lūguma un vēlmes. Tu pārstāji strīdēties ar tiem un sāc fokusēties pats uz sevi. Uz sevis pilnveidošanu. Otrā pazīme. Tu pieņem cilvēkus tādus, kādi viņi ir, un sevi parāda. Tu saproti, ka mēs šeit uz zemes esam katrs atšķirīgi, ar savām vēlmēm, savām prasmēm, savu izskatu. Tu vienkārši to saproti, ka tas tā ir, ka cilvēki ir dažādi. Trešā pazīme. Tu skaidri apzinies, ka tavas paša iekšējās problēmas un personīgo dzīvi atrisināt vari tikai un vienīgi tu pats, un tu pats uzņemies šo problēmu risināšanu. Ceturtā pazīme. Tu nepieķeries cilvēkiem, nepieķeries apstākļiem un nepieķeries notikumiem. Tu proti labi pieņemt situāciju, atlaist un doties tālāk. 5. nobrieduša cilvēka pazīme ir tā, ka tu priekšroku dod mieram, nevis drāmai, konfliktiem, nesaskaņām, strīdiem. Un pēdējā 6. nobrieduša cilvēka pazīme ir tā, ka tu neuztver lietas personīgi. Tu saproti, ka tas, ko citi cilvēki saka, ir stāsts par viņu pašu personīgo pieredzi, par to, kā viņi redz situāciju, kā viņi redz pasauli, un tu saproti, ka mēs katrs pasauli redzam tā, kā mēs esam pieraduši redzēt. Un katram ir savs pasaules redzējums, katram ir savu uztveri. Viss ir subjektīvi.